Katru gadu mēs izmantojam šo iespēju, lai pateiktu paldies. Un mēs skatāmies nedaudz plašāk, mēs skatāmies jūrniecības nozari, un tāpēc mēs parasti arī Jūrniecības savienības biedru sapulcē aicinām satiksmes ministriju pasniegt satiksmes ministrijas atzinības rakstu. Un kā reiz mums ir ļoti paveicies. Mums ir Elīna Šiniņa Rauska. Kā tu pareizi pateici? Gandrīz. Jā, visiem nevar būt tik vienkārši vārdu kā man. Es aicinu pasniegt satiksmes ministrijas atzinības rakstu. Cilvēkam, kā jūs domājat, kuram? Viņš ir šeit? Nezināt. Nu labi, tad droši Jānim Džeriņam. Jānim. Jā, droši. Visi var pateikt, jā. Jā, droši. Muļķa, izskatās, ka Jānis ir šokā. Ja drīkst no satiksmes ministrijas puses, jums es, protams, gribēju sveikt Jūrniecības savienību šajā ikgadējā sanāksmē. Un, man liekas, ka jūs esat tā nozara, ņemot vērā to, ka jūs esat tā nozara, kas ir Latvijas, es teiktu, vispār Latvijas kodolam veidojusi šo mūsu Latvijas kodolu, jo Jūrniecībā ir ļoti dziļas šīs tradīcijas un nozara veido cilvēki. Un tie cilvēki, kas dara savu darbu no sirds, kam deg acis, kam patīk, ko viņi dara, tas vienmēr tiek novērtēts. Un arī mēs skatāmies starptautiskā līmenī, arī piedalīties dažādos starptautiskos formātos. Mēs ik pa laikam dzirdām par Latviju, par Latvijas jūrniecības profesionalitāti, par augstajiem standartiem, jo bieži vien mēs arī diskutējam par Eiropas Savienības dalību valstīm, kurā vēl ir kur augt. Un ir vienmēr prieks un gandarījums par to, ka par Latvijas tās ļoti labi, par augstajiem standartiem, par augstu sagatavotiem jūrniekiem. Un tas ir tas gandarījums, bet to izdara tie cilvēki, kas ir kodoli šai nozarei, kuram viņiem tic, kuriem patīk, kuri dara savu darbu. Un kā mēs arī redzam šodien, un arī jūsu darba vēsturiski, tas tiek pārmantots no paudzes paudzē. Tāpēc tiešām arī no ministrijas puses liels paldies jums par kopīgo darbu. Jūrniecības savienība ir ļoti konstruktīvs partners sadarbības mums, un mēs ticam, ka tā arī būs tālāk. Un, jā, katru gadu tiek pasniegts, un mums ir prieks, ka šī priekšlikuma nāk pati savienība, kas redz visvairāk, kurš konkrētā gadā varbūt biedrs ir bijis aktīvāks vai vairāk jānovērtē. Un mēs ceram uz veiksmīgu sadarbību arī tālāk, un atceramies, ka šo svētdienu, 18. maijā, mēs svinam starptautisko sievietes jūrniecībā dienu. Tā kā ir prieks arī, ka šādi starptautiski svētki, lai arī šīs sektors kļūtu, es neteiktu dzimumu līdzsvarotāks, bet lai viņš kļūst košāks. Tā kā paldies jums par darbu, arī mēs atbildam. Bet, protams, kad mēs skatāmies arī mazākā mērogā, un liels paldies Jūrniecības savienības aktīvajiem biedriem, kas katru gadu iesaistās, un katru gadu mēs arī pasniedzām Jūrniecības savienības atzinības rakstus. Un šogad mums bija divi. Viens no tiem ir Uldis Ozols, kurš diemžēl nav šodien, bet mēs viņu satiksim iespējams nākošu ceturtdienu. Ne jau tāpēc, ka viņš bija, kā saka, valdes loceklis, bet tāpēc, ka viņš ar savām aktīvajām fotoreportāžām, kā jūs esat pamanījuši no visiem pasākumiem, kur viņš ir, ja, tad jā, viņš ir bijis aktīvs, ļoti aktīvs biedrs. Un, jā, un otrs ir Līvai Gobai. Paldies, Līva, par darbu! Te kā saka, puķu vietā puķains pārsteigums. Mums bija fotokonkursu, un jā, fotokonkursā aktīvi piedalījās arī Jūrniecības savienības biedri, un daži pat ar ļoti labiem rezultātiem. Un jā, tā kā viņi ir klāt, es labprāt viņiem arī balvu sadotu uzreiz. Imant, tas tev. Paldies par dalību, turpini būt aktīvs un radošs, un jā. Centīšos. Tā jau nebija aktivitāte. Tā ir tikai bilde. Otrs, jā, mums ir LVF flota arī izpelnīsies ar savu bildi. Jā, atšur. Labrāt.
paldies par atsaucību. Prieks, Jā, šeit noteikti būs, kā es saku, tā balva tam īstiem autoram. Jā, noteikti. Nodošu. Paldies. Anton, arī tava bilde ir izpelnījusies atzinību. Nu, redz. Jā. Tas bija ļoti negatīvs. Nu, piedalījies taču, piedalījies, lai uzvarētu, Mums graupienas kudīši. Jā. Pēdējais ir Askaldam. Askalds, viņš sasūtīja uzreiz nākšajā dienā. Lieliski.